Vai ir vērts maksāt vairāk par birsti ar papildus podziņu, vai labāk palikt pie paša lētākā pamata modeļa? Es teiktu, ka atbilde tev pārsteigs. Sveiki, šeit Toms no baldzo.lv. Uz šo brīdi esmu personīgi testējis jau vairāk nekā 70 dažādas elektriskās zobu birstes. Esmu redzējis visu no lētākiem lētučiem līdz dārgākiem kosmoskuģiem. Šodien mēs aplūkosim Philips Sonicare 4100 sērijas modeli, lai saprastu, vai šī uzpirkta ir tavu eiro vērta. Šī birsta ir pieejama 3 krāsās – baltā, zilā un melnā. Komplektācijas ir dažādas. Var ņemt pilnīgu bāzes versiju, kur ir birsta, lādētājs un viens uzgals, vai ir arī komplekti ar ceļojumu futlāru vai pat 2 uzgaļiem. Motors darbojas ar 31 000 kustību minūtē. Citur iespējams redzēt 62 000 tieši sariņu kustības minūtē. Tas ir viens un tas pats. Philips atkal maina veidu, kā viņi skaita sariņu kustības. Atšķirībā no lētākiem modeļiem, te mums ir uzreiz 2 tīrīšanas režīmi – standarta un smagana veselībai. Baterija spēja darboties līdz 21 dienai. Lādētājs ar USB staciju ieliec un aizmirst. Protams, te ir arī 2 minūšu gudrais timeris, kas ik pēc 30 sekundēm novibrē, paziņot, ka ir laiks tīrīt citu zobu zonu. Kāds trokšņa līmenis šai birstei? Principā tāds pats kā visām citām Philips birstēm. Korpus ir gluds un ļoti līdzīgs citiem Sonicare modeļiem. Šeit mums ir 2 pogas, 2 tīrīšanas režīmi un 2 intensitātes. Man mīļākā feature šai birstei ir lampiņas uz korpusa, kurām uzreiz iespējams redzēt tieši kura intensitāte un kurš režīms ir izvēlēts. Nav jāmin, ko tu tikko nospiedi. Kā ir ar mobīlo aplikāciju šai birstei? Nav un visticamāk nevajag arī. Katru jaunu modeli mēs testējam mūsu spīdzināšanas testā, lai pārbaudītu to izturību. Metām pret zemi no metra augstuma 3 dažādos veidos. Zobirste izturēja un tai nekas nav noticis. Kā nākamo veicām ūdens testu, zobirsti ieslēdzām un iegremdējām uz pilnām 2 minūtēm. Kā iespējams redzēt, tā vēl aizvien strādā. Taču pats svarīgākais ir aplikuma tests. Es sakožu, lai aplikuma detektoru tablets, kas iekrāso aplikumu uz zobiem spilgti violetā krāsā, lai pārbaudītu, vai zobirsts spēj to visu noņemt. Kā redzams, pirms un pēc bildēs aplikums ir noņemts teicami. Šai birstei ir arī lētāks brālis 3100 sērija, kas ir ļoti līdzīga. Vienīgā starpība ir, ka šai sērijai ir 2 režīmi, bet 3100 sērijai ir tikai 1 režīms. Vai šai birstei ir kāda liela mīnus? Visticamāk, ka nē. Tā dara tieši to, kas tai ir jādara. Kārtīgi iztīra zobus bez liekām funkcijām, taču, ja vēlaties atšķirībā no lētākajiem modeļiem, ir šis papildus tīrīšanas režīms. Aktuālo cenu un īpašos piedāvājumus tieši šai birstei meklē linkā aprakstā. Visi produkti mūsu internetu veikalā jau atrodas pie mums uz vietas, kas nozīmē, ka jums nav jāgaida nedēļām ilgi. Saņemiet tos uzreiz vai jūsu izvēlētajā pakomātā.